Cik gara ir sekunde? 1, 2, 3, 4. Pēc pāris gadiem no kombināta 26 konvejeriem šādā tempā nāks gatavie apģērbi. 1, 2, 3, 4. Pavisam gada laikā 12 miljoni. Uz katru republikas pilsoni, lielu un mazu, pa 5 apģērbiem. Jaunā produkcija ātri kļūst populāra un turklāt arī grūti dabūjama, jo to sūta uz visu plašo Padomju Savienību. Vietējam tirgum atstājot tikai dažus procentus no saražotā. Par visiekārojamākajiem ogres modeļiem tiek uzskatīti spilgtas krāsas vilnas džemperi ar augstu bītleņu tipa apkakli. Pavasaris. Tas atnesis mums arī jaunas modes. Šoreiz savu izdomu demonstrē Rīgas, Liepājas un Daugavpils individuālās šūšanas fabrikas. Lūk, tā var iet taisnāt ceļā uz jūru. Biedri Fried, kā jūs jūtaties Devijā? Paldies! Man tiešām jāatzīstas, ka šis ir mans pirmais mēģinājums tā pašam, bez režisora starpniecības aktieriem stāstīt, ko es biju domājis rakstot. Tas bija viens man tāds kluss sapnis, vienreiz tā pamēģināt, nu vai nevarētu. Tā, ka viss tev skatūs ir tā, kā es rakstot, esmu tā fantazējis. Ja 4 balti krēkli ir jaunam cilvēkam. Gunāra Priedes popularitāte ir likumsakarīga, jo viņš vienkārši un nesamākslot raksta par jaunatnes problēmām, par tēmām, kuras ir aktuālas tieši 60. gadu vidū. Priede ir pirmais latviešu dramaturgs pēckara laikos, kas uzdrošinās atzīt: dzīve nav tik vienkārša, kā mums to māca. Pasaules čempions mājās. Mūsu Andris Andrejko godam pārvarējis visas barjeras ceļā uz augstāko titulu. Šodien apsveikumi, bet rīt atkal jaunas cīņas pie 100 melnbaltajiem Damredes lauciņiem. Valsts mērogā bēres tiek organizētas tikai Vilim Lācim. Abu Latvijas teātra labāko režisoru izvadīšana guļas uz viņu darba vietu pleciem. Kā simbolisks piemineklis Edvardam Smiļģim ir lieliskā 65. gada Buenos Aires starptautiskajā fotoizstādē ar zelta medaļu atzīmētā Gunāra Bindes fotogrāfija, kas līdzīgi kā abu teātra režisoru radītais mākslas pārdzīvojums liec tiltu no vakardienas uz šodienu. Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes studenti sākuši jaunu tradiciju. Lūk, pirmā zvēresta teksts. Nezubrīt, bet iesniegties zinātnes dziļumos. Būt godīgam, cienīt svētās biedriskuma jūtas. No mācībām brīvo laiku izmantot sabiedriskajam darbam, savu intelektu pilnveidošanai, muzeju, kino, teātru, koncertu, izstāžu un festivālu apmeklēšanai, bet visus savus fiziskos spēkus nolikt pie universitātes sporta slavas altāra. Kā tevi sveikt, jautāju sev, it visu to sirdīgās glābās, tev manā labā. Ojārs Grīnbergs ir vienmēr smaidīgs un dzīvespriecīgs. Viņa pielūdzējs parasti ir sievietes, bet pieņemams viņš ir ikvienam. Tāds puisis no mūsu vidus, vienkārši kā 3 rubļi. Sāp katru dienu kauli, kauli, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, kam velti naudu šķiest.
Savukārt 68. gadā Latvijas radio populārā programma Mikrofons sāka veidot latviešu mūzikas aptauju, kas vēlāk iegūst fantastisku popularitāti un nedalītu tautas mīlestību. Jau pirmajā gadā aptaujas organizētājiem ir jāiemācās tikt galā ar vēstuļu tūkstošiem, kuras plūstīm plūst uz Latvijas radio, apliecināt savu neapstrīdamo atbalstu tai vai citai aptaujas dziesmai. Beigu beigās triumfē komponists Raimonds Pauls ar Mežrozīti. Tāda izskatās mūsu 5-stāvu pilsēta no 20. stāva. Tik augstu jau pacēlusies viesnīca Latvijā. Celtnē jāpieaug vēl par 6 stāviem. Pirmos viesus Rīgas lielākā viesnīca uzņems aiznākamajā gadā. 23 stāvus augstā, pēc jaunākajām tehnikas un modes prasībām aprīkotā intūristu viesnīca tiek izziņot par Rīgas turistu izmitināšanas problēmu atrisinājumu. Jaunās ēkas 360 numuros varēs izmitināt 672 apmeklētājus. Šajā laikā Rīgā un tās pievārtē uzslējas neviena individuālā vasarnīca, pamatā no mūžam jaunās intūristu viesnīcas būvmateriāliem. Fabrikas 17. jūnijas jaunajā cehā ir gan mehānismi, gan automāti. Bet te ir arī prasmīgas meistaru rokas. Kad tie viens otru papildina, dienā rodas 1 tonna un 400 kilogramu saldā cienastā. Kaut arī vācietis un ziedonis ir tādi kā poētiskie konkurenti un viņus pie viena galda labāk nesēdināt, abus dzejnieks var uzskatīt par spožākajiem elementiem latviešu 60. gadu literatūrā. Spēja pateikt to, ko nedrīkst tādā veidā, kādā drīkst, raksturo abus. Un, kā izrādās, publikai vēl līdz 90. gadu sākumam ir vajadzīgs tieši tas. Reiz māksliniece atrada zālē mazu ozola zīlīti. Šī zīlīte izskatījās ļoti cilvēcīga, jo tai bija jauka apaļa cepurīte. Māksliniece zīlīti uzzīmēja, pielika tai rociņas, ar kurām darboties, kājiņas, ar kurām tipināt, tad vēl actiņas, mutīti, apaļu deguntiņu un radās zīļuks. Margarita Stāraste ir beigusi Mākslas akadēmiju un pēc izglītības ir grafiķe. Pirms zīļuku parādīšanās mazie lasītāji jau iemīļojuši gan Žaņa Grīvas pasaku par Viegabiksi, gan Ādamsona čigānu meitēnu Ringlu. Tomēr zīļuku un arī Margaritas Stārastes popularitāte ir abrīnojama, jo līdz šim Latvijā nav neviena īpaši slavena bērnu literatūras ilustrātora. Jaungada priekšvakarā Vidzemes šosejas 38. kilometrā populārā sēdnīcas Sēnīte vietā izauga jauna sēne. Tās pamatnē ierīkota alus zāle veco laiku gaumē. Bet augšā zem pašas sēnes cepures atrodas moderns restorāns. Kaut gan daudzie ceļa braucēji un pat rīdzinieki ik vakaru tricina dejas grīdu un kupols atbalstas tikai 3 punktos, tas turas droši. Sarkano latviešu strelnieku laukumā top liels memoriālais ansamblis. Piemineklis saucas Ļeņina sardze. Skulptūrālās grupas augstums būs 7 metri. Latviešu sarkano strelnieku laukuma izbūve sākas visai bēdīgi, jo aizdegas sastatnes, kuras ieskauja topošo pieminekli. Nekavējoties ierodas profesionālu ugunsdzēsēju komandu un bez liekas pļāpāšanas raida liesmās ledus augsta, ūdens šaltis. Kad dūmi izklīst, atklājas bēdīgs skats. Piemineklis ir saplaisājis. Jaunu klinsbluķu piegāde nav iespējama, tādēļ nolēma sasprēgājušo kārtu nokaut, un šodien mēs tikai aptuveni varam iedomāties, cik grandios patiesībā strelnieku piemineklis bija iecerēts sākumā. Gan pirms jauno sodu ieviešanas, gan pēc tam bija kontrolieri, un tieši tāpat gan pirms, gan arī pēc tam bija zaķi. Bet zaķiem par biļetes neesamību vienmēr ir ko teikt. Vai nu aparātā nauda iestrēgusi, vai nu biļete neskādēļ nav izdota. Katrā gadījumā nebeidzamajos vārdu karos starp bezbiļetniekiem un kontrolas institūciju pārstāvjiem vienmēr tika vainota tehnika.
Lielais dzintars atspoguļo Padomju Savienības uztveri par rietumu kultūru. Nevelti Baltijas republikas šeit piedalās kopā ar Baltkrieviju un Moldovu. Lai gan Lielajā dzintarā ir arī citas ievērības cienīgas parādības. Piemēram, laikraksts Zaroģinu iedibina ceļojošo balvu Slavināsim dzimteni par labāko vēsturiski revolucionāro un militāri patriotisko filmu. Top jauns tilts pār Daugavu. Tas vedīs pāri Zaķu salai, Lucavas salai un Zvirgzdu salai. Salu tilts. Līdzīgi kā visus pārējos Daugavas tiltus, šo izstrādā Ļeņingradas speciālisti. Lai tilta būvu varētu uzsākt, noris intensīvu priekšdarbi. Salu tilts, saka tauta. Maskavas tilts, rakstīts nosaukumā. Satiksme pār 3,5 kilometru garo tiltu atklāta. Pāri Daugavai, pāri Zvirgzdu, Zaķu un Lucavas salām, atslogojot no tranzita transporta tiltus pilsētas centrā. Olimpiskā zelta medaļa. Meksikā viņš īstenoja daudzu šķēpu metēju sapni pārsniegt 90 metru robežu. Eiropas pasaules čempions. Nu Jānis Lūsis uzskāpis Olimpa virsotnē. Nakts kadri aizjoņos arī Rīgas kinostudijas paviljonos, ko režisors Leonīds Leimanis un pazīstami Rīgas teātru aktieri veido mākslas filmu Pie bagātās kundzes. Šķiet, ka filmas nerimstošās popularitātes pamatā ir trāpīgie, spilgtie un asprātīgie tēli. Tie ir tik dzīvi, ka nepakļaujas kādai noteiktai politiskai idejai un kritizē tos, kas vēlas par katru cenu tikt pie varas vai izlikties, ka jau tikuši. Spļauj ārā! Ko jums vajag? Piedodiet. Un kas tas ir? Apierausi. Nenāciet! Nenāciet! Nē! Bērnu pasaulē. Tas ir moderni un gaumīgi iekārtots tirdzniecības nams Rīgā. Ja ir sava pasaule, tad tajā iedaras arī sava kafejnīca. Bērnu pasaule ir īsts magnēts visiem, kas jaunāki par 16 gadiem. Kafejnīca Mārīte ir viena no būtiskākajām bērnu pasaules apmeklēšanas rituāla sastāvdaļām. Kad visas rindas ir izstāvētas un pirkumsainītes padusē, bērnu garām Mārītei dabūt ir problemātiski. Jo mazuļiem tā ir īpaša vieta. Te galvenie ir viņi. Oficiants vispirms noskaidro bērnu vēlmes un tikai tad pievēršas vecākiem. Turpmāk šādas ceremonijas būs gadskārtēja atrakcija. Jūrmala ir īpaši ekskluzīvs Padomju Savienības kurorts, kurā viesi ierodas baudīt inteliģento un rietumniecisko gaisotni. Un, protams, atpūsties pie jūras. Esot tāda teika, pašā jūras dzīlē mīt daile, skaistākās starp sievām, vasaras simbols. Tam jābūt spēcīgam un drosmīgam vīram, kas spētu aizbraukt uz pašu jūras vidu un atvest ļaudīm daili. Šogad tas jādara zvejnieka dēlam. Mūsu daili sagaida pat kosmonauts, Hermanis Titovs, Jūrmalas pilsētas goda pilsonis. Un vēl. 1969. gada rudenī izceļas vēl nebijusi vētra un krietni paposta tuvāk jūrai uzceltās izklaides vietas. Vecāķu pusē pēc lielā pūtiena no kafejnīcām pāri paliek tikai pamati, bet slaveno jūras pērli bulduros izdodas glābt tikai pateicoties operatīvi iesaistītajiem un pašaizliedzīgajiem Padomju armijas kareiviem. Republikas gada dienā mūsu galvaspilsēta saņēma jaunu viesnīcu. Šeit varēs apmesties 400 Rīgas viesu. Viņu rīcībā būs ērti 1- un 2-vietīgi numuri, plašas halles un, protams, viesmīlība. Laipni lūdz bārs un restorāns. Kā jau viesnīcās pieņemts, Daugavā ir restorāns, bet pretēji citiem Rīgas viesnīcu restorāniem šeit tiek ielaisti arī cilvēki, kuri nav turisti.
Savas gaitas sācis Latvijas spējas ar valsts deju un dziesmu ansamblis Daile. Par mūsu tautas dejas nākotni redakcijā spriež ansambļa mākslinieckais vadītājs Uldis Žagata un galvenais diriģents Gunārs Ordelovskis. Dailē dejo tikai profesionāļi, bez horeogrāfiskās izglītības šeit nepieņem. Darbi ir daudz, katrs deju solis tiek izslīpēts līdz pilnībai un publika redz tikai tās dejas, kurās viss ir ideāls. Daili gan ārzemju turnejās, gan arī paši mājās uzņem ar lielu sajūsmu, jo perfekti pasniegt tautas deju negadās redzēt visai bieži. Ko te gaida? Galvenokārt vīrieši. Protams, sievieti. Un te viņa ir Lāsma Kauniste. Vispirms sirsnīgs paldies jums visiem par silto sagaidīšanu Rīgā. Lāsmas Kaunistes panākumi 69. gadā šķiet noslēdz klasiskās ātrslidošanas vēsturi Latvijā. Kaut arī Latvijai ir tāda izcila meistari kā Lāsma un viņas treneris, 39. gada Eiropas meistars Alfons Bērziņš, vēlākajos gados šis sporta veids praktiski iznīkst. Tomēr Lāsma slidošanu viss neaizmirst, un mūsdienās ir viena no retajām šorttreka trenerēm Latvijā. Latvijas ziema vilina, aizrauj ikvienu. Toreiz, pirms 50 gadiem, kad nebija laika daudz jūsmot par dabu, un tagad. Sigulda, kur mums šoziem jau ir gaisa trosas ceļš. Rodas pat iespējas, ka Latvija ir kalnu zeme. Par tādām egļu galotnēm līdz šim jūsmojuši laikam tikai dzejnieki. Tikai 3 minūtes ir nepieciešams, lai no Siguldas krasta pārceļot uz Turaidu, bet tas ir pietiekoši, lai no 42 metru augstuma noraudzītos uz 100-gadīgo egļu galotnēm un papriecātos par Gaujas senlejas skaistumu. Bērni, lelles un galvenā režisore Tīna Hertzberga. Nesen mēs ar Pifu viesojāmies Francijā. Mēs bijām mazā pilsētiņā Le Creusot starp Parīzi un Grenobli. Aktieri reizēm žēlojas, ka jaunās ar metāls pieķīšiem darbināmās lelles ir mazāk plastiskas un ārkārtīgi smagas. Toties Leļļu teātris ar šīm izrādēm savā zālē sāk pulcēt ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Viesi tiekas ar skatītājiem, bet viņus gaida Kinoteātra Rīga jaunā kafejnīca. Gravējumus kaparā veidojusi māksliniece Rasma Stukmane. Interesanto metāla izstrādājumu autors Einārs Plūksna. Pie mums vislabākā kafija. Pārbaudīsim. Kafijas tase maksā 7 vai 8 kapeikas atkarībā no pievienotā cukura, bet slavenie kokteļi pat $1,20. Kafiju malkojot, studenti šeit raksta kursa darbus, kuru veiksmīgu pabeigšanu savukārt ir iespējams atzīmēt ar tikai Rīgas kafejnīcā atrodamo lielisko kokteilīti. Visā plašajā padomju zemē, arī mazajā Alūksnē, cilvēki šodien nāk pie viņa. Skulptors bijām mēs katrs, un mūsu piemineklis Ļeņinam mūsu darbs. Pali nāk un iet, bet nespēja aiznest no tautas atmiņas to tālo sestdienu, kad talcinieku pulkā Kremļa dārzā strādāja Vladimirs Iljičs. Kad daru darbu, esmu laimīga, mēdz sacīt tautas iemīļotā aktrise. Šodien Antai Klintī 70 gadi. Vai! Es teiktu, Dievi, ja man 3., 4. daļa no tā visa iekristu klēpī. Bet tā jau, ka jāsaka, vai nu sirdi ar tādām lietām apmierinās. Tik daudz rudens ziedu saņēma māksliniece savā jubilejā.
Zvaigznītes izveidošana jaunajiem mūziķiem ir drošs patvērums no armijas skarbās dzīves. Varbūt tieši tādēļ visi, kas nonāk šajā pagaidu kolektīvā, cenšas strādāt radoši, jo tikai tas taču garantē, ka nebūs jārok ierakumus vai jāapgūst, piemēram, tanka vai bruņmašīnas uzbūves sīkumus. Ja esi armijā, negaidi. Neviens tev neapkalpos. Un celtnieku apakšvienības karavīri negaidīja. Paši izbūvēja atpūtas kafejnīcu, paši izveidoja estrādes ansambli Zvaigznītes. Fakts, ka Rīgas pilsētai uzbrūk zviedri, bet rīdzinieki aizstāvs un tas viss notiek 18. gadsimtā, šķiet ir arī vienīgie vēsturiski precīzie elementi Vella kalpos. Kāzas nu būtu? Sekojot latviešu mākslas filmu labākajām tradicijām, tā kā iedarētos arī kāds kautiņš. Rīgas kinostudija uzņem Vella kalpus pēc Rutku tēva romāna. Par spīti visām varoņu dēkām darbā netiek izmantoti kaskadieri. Visu veids aktieri paši. Režisoram Aleksandram Leimanim galvas sāpju pietiek. Piemēram, Cietis, Eidis. Haralds Ritenbergs par laimi vēl vesels. Nekas negaita arī Olgai Dreģei. Tos divus pēc sevis jūs pazīstat. Trešais ir baletdejotājs Artūrs Ēķis. Līdz ar jaunajām modernajām mašīnām Rīgas apavu ražošanas apvienības 1. maijs cehos kļuvis klusāk, bet darbs rit raitāk. Kaut arī padomju Latvijas apavu rūpnīcām, piemēram, 1. maijam oficiālajos informācijas līdzekļos tiek veltīti cildinoši vārdi, cilvēkiem gribas ko vairāk, un 1. maijs drīz vien kļūst par apzīmējumu visai apšaubāmas kvalitātes apaviem. Jaunas kurpes parasti spiež, tāpēc katram ir zināma paņēmiena, kā šo trūkumu novērst. Vai nu pāris dienas jāpastaigā ar mitrām vilnas zeķēm, vai arī kurpes kapīti kārtīgi jāpadauza ar āmuru, un gal galā viss būs kārtībā. Rīga, 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 te esmu dzimis es, tik stulī darbas atmiņas viņš nes, un šūpo liek uz tīgās. Rīga, Rīga. Rīgas svētku rotu veidojuši arī Republikas galvaspilsētas celtnieki. Jaunajā masīvā Imanta 2 un citos pilsētas rajonos nu pat eksploatācijā nodoti daudz stāvu nami ar labi iekārtotiem dzīvokļiem 900 ģimenēm. Nu jau Rīgas panorāmā iezīmējas vairākas augstceltnes. Pirmajā acu uzmetienā nepateiksit, par kuru ir runa. Šoreiz par topošo preses namu. Celtnieki ikdienas pakāpjas augstāk par 2,5 metriem. Vēl ir ko kāpt, lai sasniegtu 75 metru atzīmi. Tas ir 22. stāvu. Šis nams mirdzēs pavisam citās ugunīs, kad šeit darbosies republikānisko laikrakstu, žurnālu redakcijas un tipogrāfija. Mazā laukumiņā netālu no paša pilsētas centra augu dienu drūzmējas gan brālīgo republiku viesi, gan vietējie. Patiesībā Lunaparks ir vieta, kur vecumam, sabiedriskajam stāvoklim un pat materiālajam nodrošinājumam nav nekādas nozīmes. Visi ir līdzvērtīgi un vienādi sajūsminās par čehu piedāvātajām atrakcijām. No maka biezuma atkarīgs tikai viens – ar elektromobīli braukt 1 vai 10 reizes.